Bieži mēs stāstām jums par uzņēmumiem, kas pastāv jau vairāk kā 10 gadus. Pa šo laiku tie ir paplašinājušies, attīstījušies un ieviesuši jaunas tehnoloģijas. Taču vienlīdz svarīgi mūsu valsts ekonomikai ir arī tie drosmīgie uzņēmēji, kas savu biznesu uzsāk tieši tagad, krīzes laikā. Reiz divi jauni cilvēki, Ronalds un Kristīna, kas līdz šim bija nodarbojušies ar kafijas tirdzniecību, nolēma, ka beidzot pienācis laiks atvērt arī savu beķereju, kur taptu pašu ceptas gardas smalkmaizītes un dažādi citi svaigi gardumi, kas taču tik lieliski garšo kopā ar labu kafiju. Tiesa, ar piemērotu telpu atrašanu gan negāja tik viegli, kā varētu domāt, un tikai pēc gadu ilgiem meklējumiem tādas tika atrastas Barona un Lačplēša ielu stūrī. Pēc mēnesi ilgušiem remontdarbiem, kuru laikā bijušajās veikala telpās tika izbūvētas gan pagraba saldētavas, gan kravas lifts, lai meitenēm nebūtu jānēsā smagie miltu maisi pa trepēm, pērnā gada 17. decembrī durvis vēra jaunā Barona beķereja. Tās interjers tapis Latvijas brīvvalsts stilā, un vēl pirms plauktos sagūlas smalkmaizītes tur parādījās Latvijas karodziņš. Starp citu fotogrāfijas, kas rotā beķerejas sienu, ir Kristīnas ģimenes mantojums. Kā atzīst beķerejas saimniece Kristīne, saldumi bijuši viņas kaislība kopš vien viņa sevi atceras. Tā ir mana lielākā vājība jau no bērnības. Tas ir burtiski tā varētu teikt, kā atkarība. Es varbūt kādreiz jokojoties smējos, cik forši būtu kāds saldumu veikaliņš, kad šokolādu veikaliņš, kad vienmēr skatījos tiem Emīla Gustava ideju, domāju, fantastiski ideja, super, ja. Bet, bišķi varbūt nav gluži šokolāde, bet, ir saldumi, un jā, tā kā es katrā ziņā ļoti priecājos, ka man bija iespēja šeit strādāt. Beķerejas darbinieki ir viena ģimene gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Piemēram, galvenajai konditorai Ludmilai, kam ir 25 gadu pieredze un milzīga aizrautība aizvien izdomāt ko jaunu un nebijušu, palīgos nākuši vīrs un dēls. Es mīlu ļoti savu darbu. Ļoti mīlu. Это надо любить свою работу. Если ты не любишь работу, ты получается тебе не так, как ты хочешь. А если ты любишь, оно идет как по маслу. Barona beķerejas sortiments ir patiešām iespaidīgs. No klasikas līdz gardiem eksperimentiem. Sortimentu mēs piedāvājam dažādām paudzēm. Mums ir piedāvājuma maizītes, kas bija, populāras un iecienītas 30, 40 gados. Bet tāpat laikā mums ir arī mūsdienu jaunatnē piedāvājums. Piemēram, kā man ļoti garšo siera kūkas. Tā mums ir visa veida siera kūkas un citas garšīgas lietas, kas šobrīd ir topā. Ir arī standarti, ko cilvēki pieraduši redzēt plauktos. Tās ir tur kafijas maizītes, kanēļu maizītes, bez kā vienkārši nevar. Ja? Un ir arī kādas specifiskākas lietas, kas tikai ir pie mums. Mums ir ļoti garšīgi kausētā siera groziņi un sēņa groziņi. Lietas, ko var iegādāties tikai pie mums. Viens no beķerejas lepnumiem ir Ludmilas izgudrotais sāļais kliņģeris. Lai tas taptu, no paša rīta tiek gatavota mīkla, ko pēcāk kārtīgi izrullē. Tad tiek klāta pirmā kliņģera kārta, ko veido margarīns. Otrā kārta sastāv no sasmalcināta kūpināta šķīņķa, kam pievienotas garšvielas un sīpoli. Tad seko apcepta saldā paprika un sarīvēts siers. To visu satin rullī, izveidojot kliņģera formu. Tad no mīklas prasmīgi tiek izgriezta un izveidota kliņģera dekoratīvā virsma. Nobeigumā to apziež ar olu un liek cepeškrāsnī, kur 200 grādu temperatūrā kliņģeris pavada aptuveni 30 līdz 45 minūtes. Kad kliņģeris izņemts no krāsnes, tā virsmu noziež ar eļļu, lai tas ir mīkstāks. Visbeidzot, eļļā apmērcē pētersieļus, lai tie būtu spīdīgi, un izrotā ar tiem gatavo kliņģeri. Par paplašināšanos uzņēmuma vadība pat labāk nedomā, jo daudz spēka un enerģijas vēl nepieciešams veltīt tam, lai Barona beķereja būtu zināma katram rīdzniekam, kas ciena patiesi kvalitatīvus konditorejas izstrādājumus. Bet nākotnē, kas zina, ļoti iespējams taps vēl kāda beķerejas filiāle. Galvenais, lai cilvēkiem garšo, lai viņiem patīk. Mums ir, es domāju, tas pozitīvais aspekts ir tas, ka mēs esam ļoti elastīgi. Ja? Mums ir fantastiski konditori, kur principā gatavo kūkas, maizītes, sāļās saldās strūdeles, kliņģerus, cepumus, sākam pat maizītes. Principā mēs skatāmies un novērojam, jautājam arī cilvēkiem, kas viņiem garšo, ko viņi vēlas, un to mēs viņiem arī dodam. Tagad bija cilvēki, kāpēc jūs maizīti netirgot? Vēlaties maizīt, būs jums maizīt. Tā mēs jau 2 nedēļas arī piedāvājam rupmaizīti, baltmaizīti, grauda maizīti. Ko vēlas cilvēka sirds, to mēs viņiem piedāvāsim.